Atbraucu vakarā, pulkstens 8 ir, un apskatos, lūk, viens zvans un viss notiek, dienas strādā. Nu, nezinu, šeit ir tīri lūgums, vienkārši neesam vienaldzīgi, nu, tāda bīstama situācija, ka izskatās kā velosipēdu vadītāji un, kas tie sanāk, elektriskie skrējriteņi, ka tiem ir vienalga, tas nekas, ka te ir slidens, neko nedara. Es gan pēc tam braucu un ieraudzīju, ka tā eļļa bija tecējusi te no augšas. Rekur tās peļķītes, tās gan ir palikušas, bet tā ir eļļa. Rekur tā kā tā eļļa ir tecējusi, es pat nezinu, sanāk no augšas. Rekur tur vēl viena. Kas te varētu būt noticies? Speciāli kāds kaut ko nolējis. Rekur vēl ir eļļa. Šits vislabākais. Varbūt bišķiņi var redzēt bez rokām un ar austiņām. Tā kā smiltis ir uzbērts, jācer, ka par šo laiku te nekas nav noticies, un nu, esam aktīvāki. Ziņojam, telefons ir vienkārši 112, nu, nav nekā sarežģīta, un dažu stundu laikā to novērš. Kādam varbūt palīdzējām.